Bieži vien mums būs iedots nevis A plus B gadījums, kas ir tāds kā formulā dots, bet drīzāk jau kaut kas, kur mums ir pašiem jāpielāgo skaitļi. Tātad A plus B n. Jā, es atgādinu vispirms vēlreiz formulu, jo šobrīd, kad jau tā vēl nav pilnībā iegaumēta, A n mīnus 1, B 1. Rakstīšu vēl arī otro koeficientu, lai jūs labāk novērtētu to, kā te notiek maiņa. Tad ir vispārīgais loceklis, kātais būs A n mīnus kātajā, B kātajā, un tā tālāk līdz pašam pēdējam, kas ir A nultajā, B n-tajā. Bišķi pazudu. Šeit parasti tas nozīmē, ka te paliek kn, un šeit parasti tas nozīmē, ka te paliek bn. Un uzrakstīšu paskālu trīsstūri, un mums lielāko, ko vajadzēs, būs sesto pakāpe. Tāpēc līdz sestai rindai es arī uzrakstīšu. Un jā, un tagad ejam pēc kārtas. Sāksim ar x plus 2 piektajā. Tad 1 reiz x piektajā, viennieku es pat nerakstīšu, plus, tātad šī ir tā piektā rinda, ko mēs tagad skatāmies, 5 reiz x ceturtajā reiz 2, un ar šitiem divniekiem mēs arī tieši uzmanīsimies, plus 10 reiz x trešajā reiz 2 kvadrātā, plus 10 reiz x kvadrātā reiz 2 trešajā, plus 5x reiz 2 ceturtajā, plus 2 piektajā. Un tagad mums vajag aritmētikas prasmes. 5 reiz 2 ir 10. 10 reiz 2 kvadrātā tas ir 40. 10 reiz 2 kubā tas ir 80. 5 reiz 2 ceturtajā tas ir 5 reiz 16, tas joprojām ir 80. Un visbeidzot 32. Un tā tas ir jāizdara gadījumā, ja tiek iesaistīts vismaz kāds skaitlis. X mīnus 1 sestajā. Vai ir kaut kas atšķirīgs, ja mums ir starpība, nevis summa? Paskatīsimies. Šoreiz gan es paņēmu tādu vienkāršāku gadījumu. Mīnus 1, bet pie mīnus 2 mums būtu vienkārši ā, jāņem vērā, ka tas būtu tad negatīvs skaitlis pakāpē. Tad kas mums gal galā notiks? Tad 6 reiz x piektajā reiz mīnus 1 reiz 15 plus 15 reiz x ceturtajā reiz mīnus 1 kvadrātā. Un jūs jau zināt, ka mīnus 1 kvadrātā ir 1. Un es tā vienkārši turpinu. 20 x trešajā mīnus 1 kubā plus 15 x kvadrātā reiz mīnus 1 ceturtajā plus 6 reiz x reiz mīnus 1 piektajā plus mīnus 1 sestajā. Tad mēs vienkārši uztveram to kā saskaitīšanu starp x plus mīnus 1. Un vienkāršojam x sestajā mīnus 6x piektajā plus 15x ceturtajā, jo pāri pakāpe, mīnus 20x kubā plus 15x kvadrātā mīnus 6x plus 1. Un ja būtu bijis, teiksim, mīnus 2, tad atkal izkāpināt vienkārši mīnus 2 kvadrātā, tas būtu 4, piemēram, un vienkārši veicam aritmētisko darbību. Lūk, tā mēs atrisinām šos Ņūtona binomus.